Labvakar Latgalē! Ir sākusies īsta ziema un arī svētku gaidīšanas laiks. 2013. gads iet uz beigām, un tas ir laiks, kad atskatāmies uz paveikto un ar cerībām raugāmies nākotnē. Šoreiz runāsim par aktuālo Preiļu novadā. Tādēļ ar mani šoreiz studijā ir Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Labvakar! Labvakar! Kā ierasts, arī jūs varat piedalīties tiešraidē, sūtot jautājumus uz ekrānā redzamo e-pastu un arī uz tālruni. Kāds ir šis gads bijis Preiļu novadā un kas labs ir paveikts šogad jau? Jā, droši vien, kā arī visā Latvijā gads ir bijis raips, gan patīkamiem, gan netik patīkamiem notikumiem, taču labā ir bijis ļoti daudz arī Preiļu novadā. Gribētu teikt, ka šogad paralēli tam, ka ļoti labi ir darbojušies mūsu uzņēmēji, ka esam saglabājuši zemāko bezdarba līmeni Latgales pašvaldībās, un arī to, ka mūsu visas iestādes ir strādājuši paralēli tam, esam realizējuši daudz un dažādus Eiropas Savienības projektus aptuveni par 4,5 miljoniem latu. Protams, ka te es gribētu pieminēt gan Kohēzijas fonda šo te otrās kārtas programmu, kur vairāk kā 19 kilometri ūdensvadu un kanalizācijas trašu ir pazemē ielikts un atjaunotas ielas arī virszemē. Protams, ka tas dot vides uzlabošanas kvalitāti Preiļu pilsētā, jo praktiski šobrīd 95% pēc šī projekta privātā sektora var pieslēgties ūdensvadam un kanalizācijai, un man jāsaka prieks, ka daudz arī to dara, jo tas uzlabo gan augsnes kvalitāti, gan gruntsūdeņu, un arī, protams, cilvēkiem ir ērtāk, ja ir centralizētais ūdens un kanalizācija mājās vai dzīvokļos. Tiešām tas bija projekts, kas turpinājās vairāk kā pusotru gadu un kopā tika apgūti vairāk kā 3 miljoni latu. Vēl no tādiem lielākiem projektiem gribētu atzīmēt, ka arī gandrīz gadu mums turpinājās Rēzeknes ielas rekonstrukcija ar visām pazemes komunikācijām. Šobrīd tā ir jauka atjaunota iela ar ietvēm, ar apgaismojumu. Tātad šeit arī ap 600 000 latu tika ieguldīts, un šajos projektos praktiski mūsu daļa bija no 10 līdz 18%. Mazāki projekti, kas šogad ir realizēti, tad tās bija Mākslas mūzikas skolas siltināšana un Preiļu valsts ģimnāzijas atsevišķu ēku. Tātad apmēram pa 300 000 latu, kas jau dod šobrīd efektu, mēs jūtam uz apkuri, tātad, ka tā ir mazāka izdevuma par apkuri. Un tāpat tās arī pludmales ierīkošana, kur mums palīdzēja Latgales attīstības aģentūra, un tika izveidota tāda labiekārtota peldvieta, un 2 pludmales volejbola laukumi, pludmales futbola laukums un vienīgā BMX trase, kur notika arī treniņi pirmie bērniem un jauniešiem. Protams, arī tad mēs turpinājām šos darbus, attiecīgi arī rekonstruēt slūžas un parka dīķus tīrot. Bet vēl no tādiem, varbūt, Eiropas Savienības projektiem es gribētu pieminēt Baltais putnes, kur tika estrāde atjaunota ar soliem, tika iegādāti pūšamie instrumenti orķestrim, deju kolektīviem, tautu tērpi, festivāli lieli notika un tā. Un arī satiksmes drošības projekts, kas bija kopējs ar Igauniju, Krieviju un Latgales atsevišķiem pašvaldībām. Tie bija nožogojumi, krāsojumi horizontālie. Un arī veiksmīgi šobrīd, es domāju, ka būs ziemā ļoti labi šis projekts izdevies, jo jau šobrīd ir ierīkotas trases gan stadionā, gan pat arī parkā, kur ir ierīkots apgaismojums, iepirktas slēpes ar zābakiem, ar stiprinājumiem. Tātad šis bija Move for Life projekts, kur, šobrīd būs iegūms cilvēkiem nākotnē. Protams, vēl ļoti daudz arī tādu mazo, nelielo, kur dažādas sabiedriskās organizācijas ir veikušas, kā jau teicu, tad kopumā mēs šogad esam apguvuši paralēli mūsu 5 miljonu aptuveni budžetam vēl 4,5 miljoni klāt. Ja? Un man jāsaka šodien paldies visiem tiem darbiniekiem un visiem, kas bija iesaistīti šo projektu realizācijā no idejas līdz pat nodošanai eksploatācijā.
jo lielākā daļa, protams, ka to visu dara sabiedriskā kārtā, jo šajos projektos atalgojums paralēli nav paredzēts nekāds. Tā ka paldies visiem! Vai pilsētas parka dīķu slūža rekonstrukcijas projekts ir noslēdzies, vai tas ir? Nē, tas ir tikai uzsācies, un šogad, kā jau teicu, parka dīķu tīrīšana notika par dabas resursa nodokli 10 000, un otra daļa, tad mēs ar uzņēmēju esam vienojušies, ka mēs, cerams, paredzēsim nākošā gada budžetā, lai šogad viņi varētu, kamēr ūdens ir nolaists, iztīrīt arī otru daļu. Un arī caurteka šobrīd tiek ielikta, lai ūdens apmaiņa būtu labāka, un, protams, arī slūžu pilnīga rekonstrukcija, kas sevi bija pilnībā nokalpojušas, tad šobrīd būs jaunas, labi regulējumas slūžas ar ūdens līmeņa, tātad iespējamu regulāciju, kur mēs izmantojam kredīt līdzekļus 61 000 latu. Tātad arī speciāla platformas, kur varēs skatīties uz šiem dīķiem, jau padziļinātajiem, sakoptajiem, ja, un tā kā nākošais gads arī plānojas vēl pludmalē šādi tādi papildus darbi. Ir doma par tenisa kortu, ir doma par peldēšanai tātad laipām, kas varētu izvietoties, ir arī doma par laivu ievietošanu šais dīķos. Un ziemā tātad mēs arī Igaunijas Krievijas pārrobežu projektu ietveros šobrīd veiksim topogrāfisko uzmērīšanu visos parka dīķos un pievadu upītēs, jo parka dīķu teritorija aizņem gandrīz 13 hektāri. Tas ir ļoti liels, tāds skaitlis priekš mūsu parka, un pa ziemu tiks arī izstrādāta tehniskā visa dokumentācija. Tad mēs nojautīsim, cik varētu izmaksāt vispār šie būvdarbi. Tātad visu kanālu tīrīšanas, tiltiņu atjaunošanas, slūžu atjaunošanas, jo vairākās vietās ir nelielas slūžas vēl. Bet arī padomju laika atsevišķi upju gultnes ir aizbērtas vietās, kur to nevajadzēja darīt. Tad arī ūdens tece ir traucēta. Tā ka viss tas tiks paredzēts šajos te projektos, un tad jau jāskatās, vai mēs varēsim kaut ko pamazām darīt no budžeta līdzekļiem, vai tad piesaistīt arī kādu Eiropas finansējumu. Preļu novada pašvaldība daudz dara un arī iegūsi atzinību. Konkursā Eiropas gada pašvaldība jūs ieguvuši nominācijā balvu pašvaldība kultūrai. Cik daudz tajā ir ieguldīts, kā kultūra attīstās jūsu novadā? Jā, es gribu teikt, ka šeit ne tikai Preļu kultūras nams, bet arī lauku kultūras nami, tautas nami mūsu tiešām organizē ļoti daudz dažādu pasākumu dažādām gaumēm, sākot ar bērniem un beidzot ar mūsu pensionāriem, senioriem, teātri, koncerti, pat operas un baleta izrādes ir, rokoperas un viss spektrs jāsaka. Un man te jāsaka liels paldies kultūras centra kolektīvam gan pilsētā, gan pagastos. Un katru nedēļu notiek vairāki koncerti, es gribu teikt. Protams, ne visi ir tik ļoti apmeklēti, bet pārsvarā zāles ir pilnas. Un tas priecē, ka ne tikai mēs organizējam, bet arī cilvēki apmeklē šos pasākumus. Un, tiešām mēs saņēmām Liepājā tad vienu no nominācijām par ieguldījumu kultūrā. Un jāsaka, ka arī pilsētas svētkos šis tas trūklaku šovs, kas bija ap 5000 skatītāju, kas tika apmeklēts, tas nebija cipars, teiksim, pēc prāta vētras koncertiem, var teikt. Nākošais. Un, es domāju, ka pamatoti mūs var uzskatīt par pašvaldību, kas ļoti daudz iegulda arī līdzekļu lai kultūras kvalitāte būtu augstvērtīga. Ziemas iestāšanās liek vairāk domāt arī par apkuras sezonu, tā jau ir rīt pilnā sparā. Vai ir mainījušies apkuras tarifi un kas jauns ir siltumapgādes jomā? Šogad tad mēs pirmo gadu pavasarī tika nodota eksploatācijā šī privātā koģenerācijas stacija, kur mēs iepērkam siltumu pa 21 megavatu. Atvainojos pa 21 latu megavatu, un tas tad deva nelielu samazinājumu siltuma izmaksās. Šobrīd tarifs ir aptuveni par 1,5 latu zemāks nekā pagājušajā gadā. Un šobrīd arī ir iesniegts vēl pa
5,6% pēc minimālā, bet varbūt pat vairāk varētu samazināties tarifs. Es pieļauju, ka ar 1. februāri, jo šobrīd vairākas reizes ir sniegti papildus skaidrojumi arī regulatoram sabiedrisko pakalpojumu, kas šo te tarifu izvērtē un nosaka. Mēs šobrīd ejam uz samazinājumu arī vēl papildus tarifa. Tā ka gribētu paskaidrot to, ka varbūt cilvēki prasīja, kāpēc šogad oktobris bija siltāks, bet tas apkures rēķins bija varbūt nedaudz lielāks. Gribu paskaidrot to, ka pagājušajā gadā oktobrī kurinājām 20 dienas, šogad 29. Tātad par trešdaļu praktiski ilgāks periods kurināšanas bija. Bet šobrīd arī novembra apkures rēķini, tātad vidēji pilsētā ir nedaudz virs 70 centīmiem. Un, protams, es vēlreiz gribu aicināt arī cilvēkus domāt par daudzdzīvokļu māju siltināšanu, jo šobrīd arī turpmāk būs atvērtas programmas. Diemžēl šogad 2 mājām bankas neiedeva kredītus, kur cilvēki jau ir pieņēmuši lēmumus, noslēguši ar LIA līgumus par pusi finansējuma. Mēģināsim palīdzēt un cerams, ka šīs mājas nosiltināsies pavasarī. Bet aicinu visus pārējos, jo pārējiem šobrīd apkures tarifs izmaksa ir aptuveni 2,5 reizes zemāka nekā tur, kur nav siltināts. Turpināsim ar skatītājiem iesūtītajiem jautājumiem. Cik drošas būves ir Preiļu novadā? Jums ir Maksima, Oga un citi tirdzniecības centri lielās būves un ēkas. Tad būvvalde ir izsūtījusi vēstules Maksimas un Ogas vadītājiem šiem tirdzniecības centriem, lai veiktu pārbaudes certificēti inženieri un gaidām atbildes, bet mūsu pašu iestādes tad visas ir pārbaudījusi būvvalde tīri vizuāli. Un pāris iestādēs, kur varbūt mūsu būvvalde kompetences pietrūks, tad tiks veikta certificētu inženieru pārbaude. Ja? Tā ir 2. vidusskolas aktu zāle, kur mēs plānojam tagad šobrīd arī remontus veikt nākošā gada pavasarī. Un tas arī ir mūsu kultūras nams, kas ir atklāts pēc renovācijas 2002. gadā, bet tomēr mēs gribam pārliecināties par šo te konstrukciju drošumu, jo tur bieži notiek, kā jau teicu, liela pasākumi. Vēl skatītājs jautā, ko pašvaldība plāno darīt ar pils kompleksu? Tātad par pils kompleksu ir saņemts arī un par staļļiem, zirgu staļļu šīm drupām ir saņemti ekspertu atzinumi un ekspertīzes. Un šobrīd ir izdalīti tie svarīgi pirmie neatliekamie darbi, kas būtu jāveic. Nākošais gads ir pieļaujams līdz 200,000 eiro ņemt kredītu. Tātad, ja, un ja deputāti, es to piedāvāšu, ja deputāti būs gatavi balsot, es domāju, ka mēs nākošu gadu varētu uzsākt pirmos darbus pie pils nostiprināšanas, es gribētu teikt. Tie ir pamati, tā ir fasādes savilkšana, iespējams arī jumta uzlikšana. Ja, tad tie ir pirmie, mēs droši vien dalīsim kārtās šo pils projektu, jo šobrīd vēl īsti mēs paši, ir dažādas versijas par to, ko mēs gribētu pilī iekšā redzēt, ja? Bet pirmie darbi ir jāuzsāk, lai pils neturpinātu, mitruma ietekmē plaisāt un tam līdz. Tā ka šie darbi pēc ekspertīzes ir zināmi un pirmie darbi, es domāju, ka nākošais gads tiks veikti. Kurš šogad varēs spēlēt hokeju? Hokeju šogad pēc Ziemassvētkiem, pēc jaunā gada, ja, protams, būs attiecīgi -grādi, tad varēs spēlēt pie Preiļu 1. pamatskolas. Es gan zinu, ka daudzi vecāki šobrīd ved savus bērnus uz Daugavpili, uz ledus halli, trenējas. Tā, es domāju, ka mums aug veselā hokeja komanda, kas Preiļus pārstāvēs tuvākā nākotnē pēc pāris gadiem. Bet Preiļos tad būs projekta ietvaros arī pie pamatskolas izveidot. Šobrīd borti jau brauc no Polijas, gribu pateikt. Un tad aptuveni 2 nedēļas ir vajadzīgs līdz Ziemassvētkiem, lai viņus saliktu, saskrūvētu, pieslēgtu apgaismojumu. Tad novietne, kur pārģērbties ir pasūtīta arī 10 slidu pāri, kas būs pieejami pie trenera. Šobrīd arī zinu, ka pamatskolā ir vairāki 10 laikam pat slidu pāri, ko jau izmanto skolēni, tā ka tas būs iespējams pēc jaunā gada šo slidotavu izmantot. Būs arī brīvās apmeklējums, būs arī atsevišķas stundas, kad hokeja treniņi notiks, tā ka viens no futbola treneriem, Vladimirs Tečko, nodarbosies arī ar tādu, nelielu treniņu
organizēšanu. Ja? Protams, mums ir palīgi, kas vēl palīdz Valērijas Karitovs, Ingars Šņeps, kuri aktīvi paši spēlē hokeju šobrīd Daugavpils atklātā čempionātā pa Preļiem. Es domāju, ka arī puikām un ne tikai puikām, meitenēm ir interese būs hokejs. Kādas iespējas vispār ziemā pavadīt Preļu novadā brīvo laiku ziemā? Kā jau teicu, tad arī slēpošanas trase. Jau šobrīd stadionā intensīvi strādā šī trase. Un vakar bija 18 jaunieši, bērni un pieaugušie. Un katru vakaru jau tur notiek. Ir trase izveidota. Mums ir projekta ietvaros 2 sniega motocikli, veltņi, kā jau teicu, 50 pāri slēpju dažādiem izmēriem zābaku, ko varēs sporta skolā iznomāt pa brīvu, tā teikt, pret kaut kādu dokumentu. Un arī pozitīvi tas, ka mums šogad ir tiešām atgriezies pēc sporta akadēmijas pabeigšanas jauns treneris pilnīgi, kurš ir pēc specialitātes slēpošanā. Viņš arī vasarā mums bišķiņ Valmierā pamācījās BMX, un viņš pats ir MTB braucējs riteņu vasarā, tā ka ļoti patīkami, ka jauns cilvēks uzņemsies gan slēpošanu, gan vasarā riteņbraukšanu. Ir gada nogale, mums arī jārunā par nākamā gada budžetu. Kādas ir prioritātes paredzētas nākamā gada budžetā? Nākošu gadu mēs turpinām šo lielo projektu 4 izglītības iestādēs. Tātad energoefektivitāte 2. vidusskola, 1. pamatskola, bērnu dārzs Pasaciņa un Preļu valsts ģimnāzijas ēdināšanas bloks. Tālāk šobrīd vakardien ir noslēgts līgums par vēl vairāk kā 1 miljonu finansējumu ielām. Tad tie ir 5 posmi pilsētā plus ietve uz Līču ciematu tiks pabeigta un 7 posmi aptuveni 3 km garumā pagastos ielas. Tātad šie lielie projekti, un mēs esam iesnieguši, es ceru, ka tiks atbalstīts, 90%, ka tiks atbalstīts 3 ielu apgaismojuma nomaiņa ar pazemes kabeļiem, jaunu LED lampu uzlikšana, tās ir Kooperatīva iela, Liepu iela un Raiņa bulvāris, jā, kur. Protams, vēl arī daudz mazo projektiņu, kas tiek plānoti, jā, un es gribu šobrīd teikt, ka arī ļoti aktīvi mums notiek sadarbība ar jauniešiem, un patīkami, ka ir uzsācis jaunatnes lietu speciālists šogad darbu, un turpināsim, mēs zinām viņu vajadzības, un iekļausim budžetā tās naudiņas, kas būs nepieciešamas. Un tas klubs Levels, kas šobrīd, varbūt bija iedzīvotājiem, teiksim, tā pārmetumi par to, ka tur notika iedzeršanas vairāk un tādas varbūt arī reizēm nekārtības, tad ar 30. novembri tas ir praktiski slēgts. Un šīs telpas, acīm redzot, doma lems izmantot pašvaldības vajadzībām, bet pārsvarā droši vien jauniešu tādas atpūtas vietas ierīkošanai, kur viņi var vakaros organizēt diskotēkas, koncertus, vienkārši brīvā laikā iet spēlēt galda spēles un tam līdzīgi, jo tās telpas ir tādas diezgan labi piemērotas. Jā, tikāmies ar satiksmes ministru, ir tātad paaugstināta kategorija Preļu Špoģu ceļam. Cerams, jo daudz iedzīvotāji brauc uz Daugavpili strādāt un vienkārši sestdienās, svētdienās varbūt arī atpūsties. Šī kategorija paaugstināta, un, protams, ir runa par nākotnē arī apveceļa būvniecību dienvidu virzienā, kas būtu ļoti svarīgi Preļu sieram un vispār tranzītam, lai neiet caur pilsētu. Arī plus asfaltu atjaunošana blakus novados, kas ir ceļš no Stabilniekiem uz Viļāniem un no Kastīres uz Korsikovu. Tas ir Aglonas virziens. Tur arī ir vietām pabriesmīgi, tāpēc mēs domājam, ka tas varētu izdoties nākošgad, aiznākošgad. Jā, laiks nebēgami skrien uz priekšu. Kādi pasākumi ir plānoti gada nogalē, kā sagaidīsiet jauno gada Ziemassvētkus? Jā, tad 15. decembrī visi aicināti uz egles iedegšanu pilsētas centrā, bet jaungada sagaidīšana un vecgada pavadīšana notiks pie Domes laukumā, kur būs salūts, karstvīns, tēja un mandarīni un, protams, tad arī šajā laukumā egles, bet vēl pa vidu mēs rīkojam konkursu par skaistāko noformējumu, un tūlīt būs nolikums pieejams Novada vēstīs un mājaslapā Preļu. 21. visus aicinu uz Ziemassvētku gada tirgu, un pēc ilgā gada pārtraukuma no 21. līdz 24. decembrim būs Rūķu māja Brīvības ielā.
Sekojiet līdzi, tad 4 dienas bērni varēs, ne tikai bērni, arī pieaugušie grib brīnumus Ziemassvētkos. Tā kā piedalīties dažādās tur atrakcijās, degustācijās un Brīvības ielā no 21. līdz 24. 25. pirmie Ziemassvētki mūsu visu deju kolektīvu Ziemassvētku koncerts. Nu, un, kā jau teicu, 31. vecgada balle, diskotēka, un tad viss pa brīvu, jo mēs pārējām no latiem uz eiro, un mēs nezinām, kādu valūtu tajā naktī tad tās biļetes tirgot, tā ka viss būs pa brīvu. Tad svētku noskaņā arī noslēgsim jūsu sveicienus Preiļu novada ļaudīm. Jā, protams, šobrīd ir adventes laiks, un ne tikai Preiļu ļaudīm, bet arī visas Latgales iedzīvotājiem un Latvijas iedzīvotājiem es gribētu novēlēt mierīgu un gaišu šo adventes laiku. Un, protams, sagaidīt priecīgi, laimīgi Ziemassvētkus, visiem veselību un laimi jaunajā 2014. gadā. Paldies, ka atnācāt. Paldies, ka skatījāties. Uz tikšanos!